Labdien, cienījamie juristu vārdu lasītāji un autori! Šodien man mugurā ir gaiša zila žakete, jo mums ir iznācis Marta žurnāls ar cerību krāsu gaišu zilu vāciņu. Par to, kādas ir cerības vai bezcerība Latvijas un pasaules tiesiskajā telpā, šodien ir arī mūsu saruna. Un atšķirībā no pirmajām 2 sērijām, šodien pie mums ir cilvēki, kuru rakstu nav Marta žurnālā, bet viņi, protams, ir mums ļoti svarīgi, un viņi citādākā veidā ir mūsu autori. Tātad pirmkārt, jau divas publikācijas portālā Juristu vārds sadaļā JV+ ir publicējis Latvijas Universitātes lektors Māris Lejnieks, kurš ir plaši zināms kā viens no vadošajiem starptautisko tiesību speciālistiem Latvijā. Un savukārt otrs viesis mūsu studijā šodien ir Anda Smiltēna, kas ir Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece, un viņa ir viens no tiem, kas veido tiesību politiku bērnu tiesību jomā. Un šodien viņa ir šeit tāpēc, ka mums Marta žurnālā ir tēma rakstu kopa bērni un noziedzība, proti bērnu tiesības ir viens no mūsu tematiem, tāpēc arī, lai gan Anda nav starp šīs rakstu kopas autoriem, bet viņa ir iepriekš daudz rakstījusi, un mēs arī gribam konceptuāli parunāt par bērnu tiesībām Latvijā. Bet sāksim ar Māri. Es interesējos, vienkārši tāpat zinātniski interesējos par Latvijas tiesību vēsturi, un man ir diezgan daudz nācies lasīt starpkaru perioda mūsu juristu rakstus, un viens no tādiem bija profesora Paula Minca, tava priekšteča universitātē starptautisko tiesību speciālista, raksts par to, cik labi būtu, ja pasaulē varētu radīt tādu tiesu, kas panāktu, ka starptautisko tiesību normas ir saistošas visiem. Viņš toreiz 30. gadu nogalē sapņo par starptautisko kriminālu tiesu. Mēs zinām, ka tāda tiesa ir izveidota samērā nesen, 20. gadsimta beigās, ja? Vai, teiksim, gadsimtu mijā, bet tagad labi, ok, ne jau par starptautisko kriminālu tiesu, bet principā. Kā tur ir tās starptautisko tiesību normas? Ir saistošas visiem vai nav, kā Pauls Mincs sapņoja kādreiz? Mincs kungs gluži nebija starptautisko tiesību speciālists, un tāpēc varbūt tās viņa tēze, ka starptautisko tiesību normas būtu saistošas pilnīgi visiem, visas normas, būtu pārspīlēta prasība. Tas, protams, nav. Otrs, es saprotu, šī jautājuma zemteksts ir par bēdīgo stāvokli starptautiskajām tiesībām vispār. Un tad es saprotu, kāpēc mēs esam aicināti un kas mums ir jārunā, tāpēc, ka šis ieraksts tiek veikts piekdienā 13. datumā. Tā ir sakritība, jā. Labi, es saprotu to skepsi, jo galu galā tiešām gan Putins, gan ir ceļš no šī gada sākuma Trumps ir mēģinājuši darīt visu, lai šāda skepse varētu rasties, ka starptautiskās tiesības tagad ir mirušas, vairs nepastāv, varbūt nekad vispār nav pastāvējuši un tā tālāk un tā joprojām. Stāsts par starptautisko tiesību beigām ir stipri pāragrs. Noteikti stipri pāragrs. Paldies Dievam. Varbūt nedaudz panalizēsim. Tātad, kāpēc šis stāsts šobrīd ir aktuāls? Ceļš tāpēc, ka Trumps te pēkšņi sagrāba Maduro, te pēkšņi grib Grenlandiju un Kanādu un šobrīd bombardē Irānu. Jautājums, vai tas nozīmē starptautisko tiesību beigas? Jā, ja mēs runājam par spēka pielietošanas aizliegumu ievērošanu, tad, protams, mēs redzam problēmas. Protams. Vai tas nozīmē, ka starptautiskās tiesības ir beigušās? Es noteikti nepiekritīšu, jo es mēģināšu tādu divpakāpju argumentāciju ieviest. Pirmais, ka starptautiskās tiesības, vai arī spēku lietošanas aizliegums ir pati būtiskākā norma, ka starptautiskās tiesības jau nepastāv tikai no spēku lietošanas aizlieguma. Starptautiskās tiesības regulē praktiski jebko mūsu dzīvē, visas mūsu dzīves sfēras. No rīta pamostamies, iedzeram tās kafijas. Kāpēc viņa tāda ir? Tāpēc, ka starptautiskā kafijas organizācija kaut ko tādu ir lēmusi, kā tai kafijai jāaug un jātirgojas. Ja? Līdz pat vakara pasaciņai un attiecīgi tur autortiesība aizsardzība, starptautiskā autortiesība organizācija arī to regulē. Tas, ka
kaut kas netiek ievērots, varbūt tieši attiecībā, un kāds izdara pārkāpumus attiecībās spēkojošanas aizliegumu, nenozīmē, ka pēkšņi tagad visi pārtrauks diplomātiskās attiecības, pārtrauks gaisa satiksmi, jūras satiksmi, pārtrauks aizsargāt cilvēktiesības un īpaši bērntiesības. Ja? Tas to nenozīmē. Viss pārējās starptautisko tiesību apakšnozares darbojas. Jautājums, vai tiešām ir lielas problēmas ar spēku lietošanas aizliegumu. Un tagad nākam atpakaļ pie šīs tēzes. Vispārējais darbojas jautājums, kā ar spēku lietošanas aizliegumu. Jā, mums ir acīm redzami piedāvājums no pašreizējās ASV administrācijas ar Trumpu priekšgalā faktiski uzskatīt, ka tās nav vairs starptautiskās tiesības. Pēc būtības Trumps piedāvā nopirkt jaunu sapratni starptautiskās tiesībās. Es varu darīt visu, ko es vēlos. Viņš pat esot paziņojis, ka viņas starptautiskās tiesības viņu neinteresē, ka viņam ir sava ētika, bet ne starptautiskās tiesības. Atbilde uz to ir, jā, protams, šāds piedāvājums šobrīd acīm redzami pastāv, bet tās ir 2-3 valdības pasaulē, kuras šādu uzskatu pauž. Trumps, Putins, es pieņemu lielā mērā arī Netanjahu. Varbūt vēl viens otrs. Jautājums, ko dara pārējās 190 pasaules valstis? Vai tās piekrīt un arī tūlīt ir gatavs mest pie malas spēku lietošanas aizliegumu un darīt, ko grib? Noteikti nē. Es absolūti neesmu. Es esmu pārliecināts, ka pārējās 190 valstis šo piedāvājumu nenopirks. Lai cik nebūtu liela ASV ietekme pasaules politikā, bet tās pārējās 190 valstis arī nevar aizmirst. Un tās nepiekritīs radīt pilnīgu haosu starptautiskajās attiecībās, faktiski atsakoties no spēku pielietošanas aizliegumu. Tā kā mēs drīzāk šobrīd saskatām problēmas ar vienu otru valdību, bet es neteiktu, ka tas radītu pēkšņi kaut kādu pilnīgu katastrofu starptautiskajās tiesībās. Tās paliek, turpina funkcionēt un paldies Dievam. Kas attiecās uz starptautisko kriminālu tiesu, tādas idejas tiešām acīm redzot bija. Es atgādinu, ka faktiski tās bija ne tikai pirms Otrā pasaules kara, bet faktiski arī pēc Otrā pasaules kara līdztekus Nīrnbergas un Tokijas kara tribunāliem arī šādas pašas idejas tika izteikts, ka šāda speciāla starptautiskā krimināla tiesa būtu vajadzīga, bet acīm redzot pārāk lielu problēmu to toreiz neuzskatīja, vai valstis nebija gatavs par kaut ko tādu vienoties, tad nācās vēl faktiski 50 gadus pagaidīt, līdz konfliktam bijušajā Dienslāvijā, līdz genocīdam Ruandā, un tikai tad starptautiskā sabiedrība saprata, ka pastāvīgi strādājuši starptautiskā krimināla tiesa ir vajadzīga. Bet arī tās, protams, jurisdikcija ir ierobežot, jo atcerēsimies, starptautiskās tiesības automātiski nav saistošas pilnīgi visām valstīm visos jautājumos. ASV, Krievija, Ķīna, Baltkrievija, protams, nav starptautiskās krimināla tiesas dalība valstis. Tātad tur ir bijis šī problēmas ar šo valstu pilsoņu saukšanu pie krimināla atbildības. Vai tu ļoti sadusmotos, ja es tev uzdotu tādu jautājumu, vai tiesības vispār ir tās, kurām nav nekādu piespiedu mehānismu, jo ir lasīts arī tāds uzskats, starptautiskās tiesības faktiski ir tāds labas pieklājības rokas grāmata, bet īsti tiesības viņas nav, jo neviens nevar īsti piespiest viņas ievērot. Pirmām kārtām starptautiskās tiesības valstis ievēro nevis tāpēc, ka ir piespiedu mehānisms, bet tāpēc, ka starptautiskās tiesības ir izdevīgas pašām valstīm. Gal galā starptautiskās tiesības veido valstis un veido priekš sevi, savam savstarpējām attiecībām. Ja kāds kaut ko dara pats priekš sevis savam labumam, tas skaidrs, ka pārsvarā valstis starptautiskās tiesības ievēro. Jautājums, protams, ir par piespiedu iespējamo mehānismu, par tām negatīvajām sekām, kas varētu iestāties par tiesību normu pārkāpšanu. Jā, starptautiskajās tiesībās nav šāda veida sankcija kā krimināla tiesībās. Ja jūs izdarīsiet to, 10 gadu aiz arestēm, mantas konfiskācija un visa valsts ir cietumā. Tāds, protams, nav iespējams, jo šeit mums ir speciālais subjekts valstis. Suverēnas, neatkarīgi veidojumi, kur iesēdināt cietumā nevar. Tajā pašā laikā pienākums atlīdzināt nodarīto kaitējumu pastāv, pienākums atjaunot iepriekšējo situāciju pastāv, spēja iedarboties uz starptautisko tiesību pārkāpēju pastāv.
Protams, cits jautājums, cik lielā mērā pat visa pārējā starptautiskā sabiedrība varētu iedarboties uz lielu valstīm un cik tas ir efektīvi. Ja? Pieņemsim, jau kopš 2014. gada un īpaši 22. gada pilnmēroga iebrukuma Ukrainā pret Krieviju tiek veikts noteikti sankcijas. Cik tās ir efektīvas vai spriež attiecīgās normas speciālisti, jo es esmu dzirdējis gan runas par to, ka Krievijas režīms mierīgi turpinās pastāvēt vēl 10 gadus un tiks galvā savām problēmām. Gan, protams, ir arī tādi, kas prognozē, bez maz vai rītā par brokastu laiku Putina režīmu bankrotu. Nezinu. Droši vien, ka gribētos piederēt tiem otrajiem, bet kā būs to dzīve rādīs, bet skaidrs jau ir vai ne taču, ka šīs starptautiskās tiesības būtībā kā jebkuras tiesību normas faktiski visizdevīgākās ir tiem, kas ir vājākie. Tātad, proti, mazajām valstīm, objektīvi. Bez šaubām. Ka tas, kas ir atļauts Jupīteram, nav atļauts Vērsim un otrādāk, tad starptautiskās tiesības droši vien ir izdevīgas šim te Vērsim, nevis Jupīteram, proti, lai normas darbotos, nevis tas, kur valda vienkārši patvaļ. Es pat neteiktu, ka šīs normas nedarbojas attiecībā uz Jupīteru, jo, ja mēs paskatāmies, ko īsti Trumps ir deklarējis un ko viņš īsti ir izdarījis, jā, viņam, protams, gribās Grenlandi, viņam varbūt tās gribētos arī Kanādu, un vispār šaum ir jānotiek. Tajā pašā laikā klāt viņš ķerās kam? Maduro un Irānas režīmam. Tiem diviem, par kuriem pasaulē īpaši neviens neraudās, kuri tāpat jau ir pietiekoši savai tautai dzīvi izpostījuši un traucē dzīvot arī pārējiem. Tātad viņš kaut ko tomēr laikam saprot. Kā viens ir runāt un taisīt šovu, un pavisam cits kaut kas ir brukt iekšā un bumbot. Jā, labi, tagad mēs dosim vārdu Andai, pārējiem pavisam no vispārīgā uz konkrēto, uz bērnu tiesībām Latvijā. Mums dažādas tēmas šodien ir. Tātad šodien mums ir žurnālā nevis šodien, bet šomēnes žurnālā ir bērnu tiesībām veltīta rakstu kopa. Vispār jāsaka, ka mēs diezgan daudz rakstām par bērnu tiesībām, arī to es mums rakstījusi citos aspektos. Un šī rakstu kopa ir veltīta bērniem un noziedzīgiem nodarījumiem, proti gan viņu paveiktiem, gan viņu aizsardzībai pret noziedzīgiem nodarījumiem. Tie ir Rīgas Straņu universitātes pasniedzēji pārsvarā. Mēs ļoti gaidījām arī Tieslietu ministrijas viedokli, jūs nepspējām uzrakstīt, tāpēc tev ekskluzīvi iespēja izteikties video formātā ir. Kā tad mums ir tāda bērnu tiesība aizsardzības sistēma, ja starptautisko tiesību sistēmu šūpojas, kā mums ir bērnu tiesība aizsardzības sistēma Latvijā, lokālā līmenī? Redzi, arī bērnu tiesību sistēma Latvijā, viņa jau nav nemaz tik lokāla, jo turpinot to, ko teica Māris, arī bērnu tiesību jomā tos pamatuzstādījumus un principus dod jau starptautiskās tiesības. Visi droši vien zina bērnu tiesību aizsardzības konvenciju, kas ir ANO konvencija. Tāpat ir daudz šīs gan ANO līmeņa, gan Eiropas padomes vadlīnijas, soft law, kas nosaka tos mērķus un principus, kā valstīm būtu jāizveido savas justīcijas sistēmas, lai viņas atbilstu gan bērnu upuru, gan bērnu varmāku vajadzībām. Un arī Eiropas Savienības direktīva līmenī ir šādi tādi noteikumi par to, ka kas ir tas, absolūtais minimums. Tā ka, arī šajā jomā Latvijai un nevienai valstī īstenībā nav jāizdomā kaut kāds tās divritenis no jauna par to, kā būtu jāizveido šī sistēma. Un jāsaka, ka Latvijas sistēma normatīvo aktu līmenī ir, aptuveni principos atbilstoša. Tā ir, ko nosaka tie starptautiskie standarti vai starptautiskie mērķi, kādā veidā būtu jāizveido šī sistēma. Tur vienmēr ir detaļas, es nezinu, vai mēs līdz tam tiksim, kur mums ir tās atšķirības, kas mums pietrūkst, bet kāpēc bērnu tiesību jautājumi ir tik smagi un sarežģīti, ir tas, ka īstenošanas līmenī Latvijai līdz šim vienmēr ir tomēr mazliet pietrūcis gan cilvēku resursa, gan dažādi pakalpojumi, lai varētu to normatīvā akta ietvaru piepildīt ar konkrētiem pakalpojumiem un konkrētiem procesiem, kas bērniem tiek nodrošināti.
Bet, pat cik es tajā jomā esmu jau ilgāku laiku, tad man jāsaka, ka, lai gan ļoti lēnām, bet tā situācija pamazām uzlabojās, viņa nav arī tik bezcerīga, viņa pamazām uzlabojās, jo tie pakalpojumi vai ko sauc tie resursi, kas būtu bērniem jānodrošina, viņi pamazām sāk veidoties un kļūt aizvien vairāk. Piemēram, viens no tādiem ļoti atkal, manā ieskatā lieliem sasniegumiem ir bērnu mājas atklāšana Latvijā. Par ko mēs arī esam rakstījuši. Jā, un bērnu māja ir tāds starpinstitucionāls sadarbības modelis, kurš ir krimināla procesa griezumā mēs to redzam kā vietu, kur bērnu nopratina, lai iegūtu liecības. Un pamatā tie ir bērni. Pamatā bērnu mājas ir bērniem, kas cietuši no seksuālās vardarbības, domāt. Latvijā tas modelis ir mazliet plašāks bērniem, kas cietuši no vardarbības vispār. Jā, tātad. Un tur strādās speciāli apmācīti pēc starptautiskiem standartiem un starptautiskiem protokoliem apmācīti cilvēki, kuri prot strādāt ar šiem bērniem un nopratināt viņus vienu reizi un nopratināt saudzīgi tā, lai neradītu tādu reviktimizācijas risku, vienlaikus, lai dabūtu pietiekami daudz ļoti precīzi informāciju, kas būtu tālāk lietojama krimināla procesā. Un tad apkārt šim te liecības sniegšanas modelim bērnam tiek piedāvāti arī kaut kāds sociālais atbalsts, resocializācijas pakalpojumi un viss, kas viņam ir vajadzīgs sakarā ar to, ka viņš ir kļūst par noziegumu upuri un dažreiz, teiksim, pat tur tiek iesaistīta arī ģimene. Viņš tātad ap to bērnu apkārt tiek aplikti speciālisti un resursi, kas viņam vēlāk var palīdzēt. Jā? Un tas ir tāds liels atkal solis uz priekšu. Mums tas nebija, un pasaulē tas nebija nekāds jaunums, bet Latvijā tagad tikai 2 gadus pilnvērtīgi darbojas bērnu māja. Jāsaka, diemžēl viņi ir tikai šobrīd Rīgā. Cerams, ka viņu šogad atvērs arī filiāli Liepājā. Jā. Un pat cik tā ir tikai šobrīd vienā vietā Latvijā, tad ne visi bērni saņem vēl šo pakalpojumu. Ja? Kaut kādā brīdī mums ir jānonāk līdz tam, ka bērnu mājā ir filiāles pārklājums, kas var pārklāt visu Latviju, un tad šis pakalpojums tāds jau daudz augstākā, teiksim, kvalitātē būtu pieejams. Tāpat, piemēram, arī veselības ministrija diezgan daudz strādā pie tā, lai bērniem, kuri tās antisociālās uzvedības pamatā, un kuru ietekmē, teiksim, ir izdarīt noziegumu, kur pamatā ir ļoti, ļoti jau smagas ielaistas atkarības, jā, lai viņiem arī, teiksim, ģintermuižā būtu speciāli attīstīti tie pakalpojumi, kur viņi varētu saņemt primāri šīs lietas. Un arī Tieslietu ministrija strādā pie bērnu jauniešu drošās mājas modeļa, kur būtu arī tāda kā slēpta tipa iestāde bērniem ar visaugstākajiem riskiem uzvedībā. Es nezinu, vai tas ir politkorekti teikt vai nē, bet Rīgā ir viens tirzniecības centrs, par kuru saka, ka viņa apkaimē rosās ļoti daudz bērni ar kompleksiem riskiem. Jā, tad tur ir atkarības, gan izdarīti jau noziegumi un tā tālāk. Un šāda tipa, teiksim, bērniem, kuriem jau ir ļoti augsti tie uzvedības riski, kur jau vairāk kārtīgi izdarījuši noziegumus, viņiem vajadzīgi, teiksim, ļoti, ļoti, ļoti specifisks pakalpojums, lai varētu, teiksim, gan identificēt visus viņu tos darbības riskus, gan mēģināt kaut kādā veidā koriģēt. Jā. Jo neviena no tām iestādēm nav brīnumnūjiņa, ka bērnam 15 gadus viņš ir dzīvojis varbūt neatbilstošos un viņam nelabvēlīgos apstākļos, ja viņš 1 gada garumā saņem kaut kādu pakalpojumu. Ir skaidrs, ka tas pakalpojums var tikai mēģināt kaut ko vērst pareizajā virzienā, tas nav tā, ka tas ir iespējams un ir veiksmīgi visos gadījumos. Tā ka pamazām tie kaut kādi resursi, un tā resursu bāze pamazām veidojās, bet ir skaidrs, ka visiem, kas tajā jomā strādā, sirdī gribētos, ka tas būtu bijis agrāk, ātrāk un plašāk. Jā, labi, tu tagad pēc tam esi. Tas ir ļoti būtiski, pie tam daudz ir dzirdēts par šo kriminālu tiesisko aspektu. Es atvainojos, ka neesmu galīgi bērnu tiesību speciālists. Vai jūs zināt kaut kādu tiesu praksi Latvijā, kur šāds bērnu tiesības tiktu aizstāvētas ne tikai ar krimināltiesiskām metodēm,
bet tīri civiltiesiski. Tas ir, ja ir bērns upuris, kas ciets no vardarbības, pieņemsim skolā, tur buliņas vai kaut kas, vai ir bijušas civiltieskas prasības par kaitējumu atlīdzību no aizskārēju vecākiem, no skolas, ja tā ir pieļāvusi buliņu vai ko tam līdzīgi. Ir kaut kāda šāda pētījuma veikta, vai kaut kāda prakse? Es neesmu droši, ka ir veikta šāda pētījuma prakse par civiltiesiskiem aizsardzības līdzekļiem, jā, jo, nu jā, ja mēs runājam par bērniem un noziedzību, tad pamatā tomēr viņš tiek skatīts, teiksim, no tās par to, kā šajā situācijā iesaistās justīcija, kas ir kaut kāda zināma veida represīvs un piespiedu elements, un kā šis piespiedu elements izmaļ cauri tās justīcijas dzirnavām, cauri gan bērnu, kurš ir upuris, gan bērnu, kurš ir varmāk, jo visbiežāk šajos noziegumos gan vienā, gan otrā pusē ir bērni, un visbiežāk arī bērns, kurš ir varmāka, agrāk kādā citā noziegumā ir bijis upuris, un visbiežāk šie citi noziegumi nekad nav bijuši piefiksēti un izmeklēti. Mēs tikai zinām, piemēram, ka mājā ir vardarbība, vai skolā ir vardarbība, vai viņš ir cietis kaut kādā. Ja viņi nav bijuši piefiksēti un izmeklēti, tas nozīmē, ka visticamāk nav arī kaut kāda pamata prasīt kaitējumu atlīdzību no varmākā. Uz kādu pamatu vai advokāts tagad aiziet uz tiesu un prasīt kaitējumu atlīdzību, ja neviens to nav izmeklējis un kaut kā tā darīs? Jautājums ir, vai tu var iegūt pierādījumus civila procesam, jā? Drukājiet ārā visas tās WhatsApp bildes, uzziņas, viss, kas ir tas bulings, vai ne, jo civila procesā arī kā tādā var iegūt pierādījumus. Lai pierādītu, ka tur ir bijis morāls kaitējums tieši, jā. Varbūt, ka tas nesasniedz noziedzīgu nodarījumu līmeni, tas, kas ir noticis tajā, teiksim, klases biedru sarakstē vai kaut kādā tur domu biedru grupā un tā tālāk. Man liekas, ka Māris, ja es saprotu, tad man liekas, ka Māris prasa par to, vai var skatīties uz to bērnu izolēti no vides, kurā viņš ir, proti, vai viņš, vai par viņu zinām atbildību tomēr nebūtu jāuzņemas arī, teiksim, ģimenei un arī skolai, kurā viņš ir tik tā nonācis, ka viņš ir kļuvis pats par noziedznieku. Redzi, visi šie, teiksim, tā starptautiskā principi, Rijādas vadlīnijas un Pekinas vadlīnijas un tā tālāk, kuras ir jau pavecas, jāsaka, no 80. gadiem, 90. Viņas jau, mēģina ieviest kriminālajā justīcijā šo te aspektu, ka tad, kad mēs saskaramies ar bērnu, kurš izdara kaut kādus noziegumus, ja, visbiežāk tas liecina, ka tas bērns jau pats ir kļuvis par kaut kādu upuri, pieaugušo. Vai pamestība novārtā, vai citi noziegumi, vai kaut kāda vardarbīga un antisociāla vide tam visam ir. Un bērni, kuri ir veseli, priecīgi un laimīgi, viņi vienkārši nemēdz staigāt apkārt pa vakariem, dzert, aprakstīt sētas vai, piemēram, izdarīt sīkas zādzības, tirgot narkotikas, pašpatēriņa vai vēl kaut. Tā nenotiek, jā. Tātad, ja šāda uzvedība parādās, jā, tas nozīmē, ka tur tātad jau ir bijušas tās saknes iepriekšējā, teiksim, tajā bērni, visbiežāk ģimenē vēsturē, bet tieši ģimenes neesamības faktā, jā. Tas, kas notiek ar bērnu. Un no tāda viedokļa jau vienmēr, kad ir runa par bērnu justīcijas sistēmā, kriminālajā justīcijā, ir tas princips, ka ir jānoskaidro šādas uzvedības cēloņi un plašāks konteksts, no kurienes, kad tāda uzvedība ir sākusies. Jā. Jo ir divi atšķirīgi vecuma posmi, kad kaut kāda tāda uzvedība var sākties, un mēs zinām arī droši vien no savas pieredzes radiem draugiem paziņām, ka tad, kad bērns aiziet uz bērnu dārzu, vienmēr jau ir tā, ka katrā bērnu dārzā ir viens bērns, kurš jau uzvedās citādāk, ir mazliet agresīvāks un tā kā nevaldāmāks. Tā ir tā viena vecuma grupa, kurā jau var sākt jau pirmsskolas vecumā saprast, ka kaut kas nav, un tad parasti ir jāpēta, kas notiek tie ģimenē, vai kāpēc tas bērns, kāpēc grupiņā, teiksim, 10 bērni uzvedās atbilst, un viens uzvedās kaut kā citādāk, ja ņem nost mantas vai agresīvāks, tad tur var kaut ko šajā vecumā konstatēt, un tad runāt ar vecākiem, varbūt jau kaut ko var mazliet koriģēt, jā, un tad varbūt šādu uzvedību pāriet, jo skairinātājs tiek novērsts, bet ja to nedara, tad tā situācija tikai agravējās, un tad tas bērns aiziet skolā. Viņam nomainās arī vēl tā apkārtējā vide, ja, iepriekšējie draugi, tad, teiksim, ja tā problēma ir iekšā, tad viņi vēl agravējās. Tad mēs visi zinām, ka skolā katrā klasē, vai gandrīz katrā klasē ir kāds bērns, kurš ir tas nemiera cēlājs, problēma bērns un tā tālāk. Atkal tā iespēja identificēt un kaut ko darīt,
šajā situācijā. Un tad, protams, ir tas tā ar puberitāti saistītā antisociāla uzvedība, kad, lielākā daļa bērnu mēģina kaut kādā veidā izaicināt sabiedrībā pastāvošo kārtību, Kas tad citu ir pārkāpt normāli? robežas. Kas ir Un normāli šajā vecuma tā ir posmā? normāla vecuma posma īpatnība, kura pati no sevis arī pāriet, vai ne? Un arī šajā vecuma posmā bērni mēdz sastrādāt kaut kādas lietas un iekulties ķezās, bet ja tās pamatā, ja tas ir tā puberitātes izraisīta antisociālā uzvedība, ka tur veidojas kaut kāds draugu kompānijas, kaut ko tur izmēģina, ir kaut kāds jaunības trakums, vai kaut ko tur sasit, vai salauž apzīmē, vai kaut ko tur izdara. Ja nav šī te jau tā antisociālās uzvedības tā aste, kas velkas no bērnības, tad bieži vien tas ir kaut kāds atsevišķs gadījums, vai vienmēr tur sakaujās kaut kādā pasākumā, vai vēl kaut kas. Tā antisociāla uzvedība pāriet pati par sevi, teiksim, šajā vecuma grupā. Bet, ja tā aste velkās jau no bērnības, tad tieši šajā vecuma grupā mums rodās tie bērni, ko mēs sakam, tie lielveikala bērni, kuri jau izdara aizvien smagākus un gal galā pavisam smagus noziegumus, jo viņi ar savu uzvedību jau kopš bērndārza vecuma ir signalizējuši kaut ko. Signalizējuši, kaut kā ka viņiem ir jāpalīdz, izkrituši cauri kaut kādam tam sociālā atbalsta cietam. Un tad viņi nonāk kriminālajā justīcijā. Un tad ir jautājums, kā pret viņiem arī izturās kriminālā justīcija. Tā kā pret klasiskiem noziedzniekiem varmākām, vai tomēr ar sapratni par visu to procesu, ko es stāstīju, par to kriminālo vēsturi. Ar sapratni par to, ka šo personību vēl ir iespējams glābt, šo cilvēku, ne? Protams. Es atgādinu, ka mūsu žurnālā ir rakstu kopa, kuras autors es nosaukšu tātad Inga Kudeikina, Andrejs Judīns, Ilze Bērziņa, Aldona Kipāne, Andrejs Vilks un Artūrs Kurbātovs, kas mums raksta par bērnu tiesībām un nepilngadīgu personu pretiesiskas uzvedības prevenciju un tā tālāk. Bet tas ir tāpēc, kāpēc mēs šodien runājam par bērnu tiesībām. Ar Andu kā ar vienu no tiesību politikas veidotājiem, bet mūsu žurnālā Anda ir pieminēta vēl vienu reizi, proti tātad februārī notika Rīgā starptautiskas konferences par migrācijas problēmām, un tā ir lieta, kur mēs atkal abus savus šodienas viesus varam sašņorēt kopā, proti tās ir gan atkal tās ir mūsu iekšējās, gan ārējās, gan starptautisko tiesību problēmas faktiski migrācija kā tāda, kā fenomens migrācija, un es skatos, ka Anda tur ir ziņojusi, tādu veikusi kopsavilkumu šajā konferencē, bet, protams, ka Mārim savukārt noteikti ir ko teikt par migrāciju, kā par starptautisko tiesību tādu realitāti, vai ne, un tādu kā vienu no lietām, ko droši vien arī starptautiskās tiesības regulē. Tu mūs iepriekš mēģināji nomierināt, ka starptautiskās tiesības nav mirušas. Droši vien, ka migrācija arī bijusi vienmēr, tāpat kā valstu savstarpēji mēģinājumi kaut kā regulēt kaut kādas savstarpējās attiecības. Es tā uzreiz kaut ko tieši specifisku migrācijas regulēšanai pat neatceros starptautiskajās tiesībās. Bet tie ir bijuši stihiski procesi, ka cilvēki ir... Drīzāk valstis, protams, ir ieinteresētas aizstāvēt savu neatkarību suverenitāti, slēgt varbūt pat savas robežas, sekot tautas prasībām, nelaidiet mums iekšā tos svešos, diez ar kādiem baceļiem viņi mūs te aplaidīs. Un viņi vispār citādāk, citā valodā runā un citu dievu godina. Puses, protams, atkal cilvēktiesību ievērošana, patvērums sniegšana iespējams. Tas noteikti patvērums ir cilvēktiesību jautājums un starptautisko tiesību jautājums, bet kad būtu kaut kāda kāda visaptveroša vienošanās? Ne ANO līmenī, bet Eiropas Savienībā ir tas jaunais migrācijas pakts, kurš vasarā stājas spēkā. Kas stāsies? Jā, šovasar viņš stāsies spēkā, un kurš tā kā pārskata 20 gadu, es pat teiktu 20 gadu griezumā, ja pārskatās paradigmas, kādā veidā Eiropas Savienība mēģina tik galā ar tiem migrācijas viļņiem, kas ik pa laikam nāk Eiropas Savienībā iekšā. Mēs visi esam dzirdējuši par to Lampedūzas salu un visi esam dzirdējuši par Grieķiju. Es ceru, ka Eiropā daudz arī ir dzirdējuši par to, kas notiek uz Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas robežas, kas ir tā kā jauns migrācijas fenomens, ko mēs nevarējām iedomāties vēl 5 gadu atpakaļ, kā migrāciju vai patvērumu meklētājus varētu instrumentalizēt kā tādu hibrīdu kara operāciju
un izmantot, ja, tas ir atkal kaut kāds jauns fenomens, ja, kuram arī ir atspoguļojums šajā Eiropas migrācijas paktā un kaut kāds risinājums, kādā veidā risināt, ja. Jo, teiksim, tas iepriekšējais Dublina 2 regula un viss tas pārējais, protams, balstījās uz principu, cilvēktiesības tā tālāk, balstījās uz principu, kurā valstī migrants pirmoreiz parādās, tā valsts arī ar viņu tiek galā, ja. Un ir skaidrs, ka migranti visticamāk neparādās pirmo reizi Īrijā vai Zviedrijā, varbūt Zviedrijā. Un mēs ļoti ilgi priecājāmies, ka Latvija nav starp tām valstīm, kurā migranti parādās. Jā. Ka mēs neesam ne Itālija, ne Grieķija, kas nespēja tikt galā ar ļoti daudzajiem. Tā ir taisnība tikai tad, ja mēs domājam par Āfrikas migrāciju. Nē, es tev saku, ilgu laiku mēs domājam, ka mēs esam no tā pasargāti, bet šobrīd ir cita realitāte. Nesam, jā. Un mēs esam arī atzīti, Latvija ir arī atzīta par vienu no tām migrācijai sevišķi pakļautiem reģioniem, kuriem tad, attiecīgi ir lielākas iespējas lūk kaut kādu atbalstu un palīdzību situācijās, kad notiek kādas, teiksim, šīs te migrantu krīzes. Māri, klausies. Mēs kaut ko jaunu iemācījos, tu pat kaut ko jaunu uzzināji. Bet paklausies, tu kā starptautisko tiesību speciālists, tagad mēs visi lasam visādas teorijas par to, kā attīstīsies pasauli, ka viss vairs nebūs tā kā agrāk un ka teiksim, Eiropa labākajā gadījumā nesadalīsies mazās atsevišķās bumbiņās, kas lidos visumā, bet ka tā Eiropa kļūs par tādu vienu lielu vienību, joprojām turēsies kopā un būs kā tāds nocietināts cietoksnis, kas atšaudīsies gan no migrantiem, gan no citām agresīvām valstīm. Tu vari iztēloties tādu starptautisko tiesību stāvokli, ka pasauli sadalās, teiksim, Eiropas cietoksnis, tur vēl kaut kāds Amerikas rietumu puslodes cietoksnis, kuru kontrolē viena valsts. Gan jā, gan nē. Jo, protams, katrā reģionā valstīm var būt specifiskas intereses, kas var virzīt tās uz kaut kādu kopīgu nolīgumu veidošanu, kaut kādu kopīgas politikas veidošanu. Tas viss ir iespējams. No otras puses pateikt, ka tagad valstis tik daudz pašas par sevi neko vairs nenozīmēs, un tie būs kaut kādi reģioni, kas sāks spēlēt lomu starptautiskajā politikā. Es arī nesaskatu šādu iespēju. Jo atvainojos, kopš Vestfāles mums pastāv suverēno valstu sistēma. Un pagaidām suverēno valstu sistēmu neviens nekādā veidā nav spējīgs atvietot ar kaut ko citu. Ne reģioni viens pret otru, ne varbūt tās ir bijis priekšlikumi, ka varbūt tās varētu būt lielās transnacionālās korporācijas, kas tagad veidos pasaules kārtību. Es neredzu šādu iespēju. Pagaidām suverēnā valsts ir tā vienība, uz ko viss balstās. Kopš Vestfāles sistēmas, un es neredzu, ar ko tā varētu tikt nomainīta. Tā kā jā, kaut kāds reģionāla veidojuma, reģionālas politikas ir iespējams, bet valsts pats paši par sevi neviens nav atcēlis un netaisās atcelt. Nekas labāks nav izdomāts. Māri, bet kā tu skaties, piemēram, uz tām, ir gan lasīts, gan filmas ir skatīts par kaut kādu, tuvāk vai tālāk nākotni, ka tieši tās starptautiskie lielie kaut kādi konglomerāti, kuriem ir superdatori, mākslīgie intelekti un tā tālāk, viņi tā kā haidžeko to valsts varu, jo viņiem ir tik daudz informācija dod varu, ja? Viņiem ir tik daudz tā informācija, ka tam suverēnajām valstīm vienmēr ir tā kā mazāk un īstenībā, ka tā palika tikai tāda izkārtne, bet tā varas centrs aizplūst. Kāpēc tu esi skeptisks pret tādu modeli? Vai varētu pārvietoties varas centrs citiem spēlētājiem, lielām transnacionālām korporācijām, kurām ir daudz naudas un daudz informācijas, kurām ir datu centri, viņus par katru cilvēku visu kaut ko zina. Viņas pašas būvē savas mazās atomelektrostacijas, lai apgādātu ar enerģiju šos datu centrus. Bet es vēl joprojām aizstāvu domu, ka tās būs valstis, kas tomēr diktēs noteikumus, jo atceramies, spēka pielietošanas monopols, vismaz ideālā situācijā, ir valstī. Kas, protams, nenozīmē, ka arī lielām kompānijām nevar būt savas armijas, viņas pastāv, kaut kādas privātās militārās kompānijas jau pastāv bez šābām, bet ka tās spētu būt spēcīgāks nekā valstis, varbūt par kādu mazu valstu atsevišķi bez šābām, bet par valstīm kopumā un vai valstis kopumā atkal būtu interesēts, ka mums sāks diktēt noteikumus transnacionālā korporācija vai kāds cits, es
stipri šaubos, vai valstis vēlēsies tam piekrist. Līdzīgi kā mēs sākām ar to, ka Trumps, Putins un Netanjahu noteikti vēl neveido vispārēju globālu politiku, bet tas viņa piedāvājums. Jā, varbūt piedāvājums no citiem kaut kādiem varas un spēka centriem, bet atkal, vai valstis būs ar mieru un vai tautas būs ar mieru, es ļoti šaubos, vai tas tā varētu notikt. Vismaz ne tuvākajā nākotnē. Tad kaut kam citam ir jānotiek. Pagaidām mēs paliekam Vestfāles sistēmā. Es domāju, tas ir ļoti nomierinoši. Piektdienā, 13. martā, kad tiek ierakstīta šī sērija, es domāju, mēs esam uzdevuši viens otram tēmas, jautājumus, par kurām ir vērts padomāt arī mūsu lasītājiem. Sākot no ļoti svarīgajām bērnu tiesībām, kas veido mūsu cilvēkus, un cilvēki, protams, ir mūsu svarīgākā vērtība, līdz pat starptautiskajām tiesībām, kas veido ietvaru, kurā dzīvo mazā, stiprā Latvija, cerībā, ka starptautiskās tiesības mums joprojām piedāvās ietvaru, kurā mēs varam ilgi turpināties. Cerēsim. Esam optimisti. Būsim optimisti. Būsim optimisti. Un mūsu lasītājiem atgādinu, ka jums jālasa ir marta žurnāls Gaiši zilajā vāciņā, un gaidīsim aprīli, skatīsimies, kādā krāsā būs tās žurnāls, un kādas tēmas un kādas jautājumus mums uzdos nākamais juristu vārds. Palieciet kopā ar mums!